Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā. Iepriekšējā sērijā mēs ieradāmies Svētajā zemē un uzreiz bijām pārsteigti, ka te savienojas tagadne un pagātne. Mēs apskatījām Telavivas debesskrāpjus un pastaigājāmies pa senās Jafo ieliņām. Pabijām ostā un mākslinieku darbnīcās. Šodien mūsējie pamodās ļoti agri. Viņus sauca un vilināja Vidusjūra. Kamēr mūsējie plunčājas peldēšanai aizliegtās vietās, Telaviva mostas. Pirmajā acu uzmetienā tā ir līdzīga simtiem citām pilsētām, bet ieskatoties, saprot, ka te ir kaut kas īpašs. Pievelk mūs atkal vecpilsēta, Jafo. Vieta, kas nevienu neatstāja vienaldzīgu. Šuk pišpašim. Tulkojas kā krāmu tirgus. Bet tomēr tas nav parasts krāmu tirgus. Tas ir vesels rajons, atsevišķa pasaule ar saviem iedzīvotājiem, noteikumiem, saziņas manieri un dzīvesveidu. Te var visi dabūt, man patīk šie tirgi, šos tik forši. Tirgi vienmēr un visās malās man iedvesmo, jo tā ir reāla dzīve. Kā viņi tur dzīvo un ņemās un darās, un katrā vietā tirgus atšķirās. Ko var teiciet, tur bija grib ieraudzīt pilsētas seju, aizies tirgu. Šitādos tirdziņos, cik es esmu bijis kaut kādos dažādas pilsētas, te pārsvarā vienkārši pilnīgi drausmīgs hlams. Bet starp to visu ir viena tā lietiņa, ko tu pamani un vienkārši what? Kad tev tieši to vajadzēja visvairāk. Plates! Smaržām. Drīzāk priekš indes. Tur tajā tirgu pārdevās sākot no ķīniešu visādiem mēsliem, atvainojiet, līdz pat pavisam interesantām un foršām lietām. Jānopērk jātais muzons. Tavu mīļākā dziesma. Nice. But do you have, Vai jums ir īsti mūzikas instrumenti? Jā, protams, tur pretī. Gitāra? 20 šekari. Vai tu zini, kā to spēlēt? Nav. Es iegādājos pāris nieciņus, mēs mazliet pakaulējāmies ar kungu, bet viņš man pajautāja, are you happy? Es saku, yes. Viņš saka, then I'm double happy. Ka tas ir tik interesanti, viņam laimi sagādāt tas, ka es palieku laimīgs. Patīk baudīt atmosfēru tirgu. Ir forši tie vīri, kuri spēlē kārtas, tas ļoti harizmātiskais onkuls. Thank you! Ļoti tāds enerģētisks un harizmātisks vīrietis. İçke dana uper dana, içke dana, o dana, içke dana, Vīrieši tādi skaisti, es par vīriešiem runāju. Vīrieši. Te tiešām cilvēki izskatās kaut kādi neparasti.
vīrieši, sievietes, bērni. Un ne tikai izskatās. Piemēram, Telavivā dzīvo viens cilvēks, ar kuru satikties visa mūsu komanda vēlējās vēl Latvijā esot. Doktors Dāvids Poļščuks, ārsts, homeopāts un hiromants. Cilvēks, kurš spēj redzēt nākotni. Es ceru, ka arī tev būs tik daudz. Par ko? Tajos gados. Tas diplomu lērums ir vienkārši iespaidīgs. Visi tie certifikāti. Es nesaprotu, pa kur laiku viņš to dara. Un jau ir izdarījis attiecīgi. Tas израиса absolūtu cieņu. Вот. Это по остеопатии. Трудно по биохимии тоже есть. Вот. Чтобы понять больше человека глубже, надо знать его основу, клетки. Вот. И клетка начинается с биохимии, с нашего генетического кода. И там, чтобы познать все, так я полез туда тоже. Pirmais iespējas ļoti draudzīgs, ļoti atvērts, ļoti labu humoru izjūtu. Viņš bija tā sajūta, ko viņš tagad redz, ko viņš tagad jūt. Varbūt viņš kaut ko domā. Я специально делаю специальную воду, наборы всех трав. А потом заряжаю ее. Вот, например, эта синяя бутылка, здесь очень много энергии, фиолетовая. Это духовная энергия. В течение дня выпиваю от 2-3 таких бутылок. Есть разные бутылки, но это самая такая сильная для вас. Tiešām jūt spēcīga enerģētika tur ir. Man sāk sapēt galva. To es esmu novērojis, kad ir kaut kāda emocionāla spriedze, kuru tu pat nevari tā nosaukt vārdos. Ar mani tā notiek, un tad tur man tā notika. Bet viņš mums iedeva kaut kādu brīnumdzērienu no zālītēm. Es izdzēru viņu. Brīnišķīgi, viss pārgāja. Дает энергию на весь день. Когда я принимаю людей, так я в основном не кушаю, я постюсь. И пост этот мне дает концентрацию мозга, потому что у нас есть два вида извилин. Одни в голове и одни в желудке. Когда здесь пусто, работают эти извилины. Да. Когда здесь полно, это не работает, только живот работает. У меня есть такое перед концертом, я не кушаю. Я не просто эмоционально я больше открытая для всего, и я не кушаю. Потому что в это время ты подпитываешься эмоциями и духовностью. Физическая часть отходит. Это очень важно. Это ты насыщаешься, ты когда выходишь, как будто у тебя крылья появились со сцены, правильно? Главное в ваших концертах, когда вы выходите оттуда не закиданы помидорами, это самый лучший концерт. Так и есть. Viņš jau palīdz cilvēkiem, bet viņš vēl vairāk palīdz cilvēkiem ar savu humoru, attieksmi pret dzīvi, ar kaut kādiem smieklīgiem pastāstiņiem. Tāds iespaidīgs cilvēks, jā. Viņš ir ļoti daudz cilvēkiem palīdzējis. Par to viņš stāsta ar tādu vieglumu. Viņš tā kā lepojās, bet nevis lielās, bet lepojās ar to, bet nelielās. Un tas ir tas jaukais. Tie stāsti ir ļoti, ļoti interesanti. Теперь можно посмотреть этого орла. Это у меня был один пациент, и он был привязан к кровати. У него была сильная травма во время аварии. И он не мог даже повернуться на левый и на правый бок. Я начал работал гомеопатией, работал иглоукалыванием и биоэнергией. Попробуем. В общем, месяца 2-3 он начал уже поворачиваться сам, налево и направо. Это целый рассказ, это где-то заняло около 2 года. Кончилось тем, что он начал ходить с палочкой. В этот день, когда он взял палочку, у меня для тебя есть, говорит, подарок. Я говорю, чувствую, как орел, говорит. Я чувствую, ты чувствовал себя, говорит, тоже как орел, говорит, и вот тебе подарок. Он мне подарил, здесь килограмм 5, наверное, чистого серебра. Cilvēks ar milzīgu misijas apziņu. Cilvēks, kurš ir piedzimis, lai palīdzētu citiem. Plaukstu līniju lasīšana ir daktera unikālās metodes pamats. Diagnozi viņš nosaka bez jebkādām analīzēm un rentgena. Сердце бьется. Лучше бьется, чем стоит. Да. Стояла, некому мне было смотреть. Dāvids redz slimības, raksturu, likteni un pat tādus noslēpumus, kurus cilvēks pats sev baidās atklāt. Jā, parādīt viņam savas rokas tiešām ir mazliet biedējoši. У тебя очень много земли, основа земля. Где-то зима, где-то ты родилась где-то зимой. У тебя карьера очень рано начинается. Даже с детского возраста, может 4 или 5 лет, может быть даже.
И у нее идут корни больше от отца, чем от матери. И как будто, который дает эту возможность продвигаться вперед в карьере. Es esmu tēva meita absolūtākā. Un to mēs abi jūtam, lai arī mums ir kā suns ar kaķi reizēm. Bet tad, kad ir kopā, tad... Вас должно было быть между двое или трое в семье. Вас. Вот. Но пока вижу разделение какое-то. Viņš redzēja absolūtu taisnību tajās manās rokās. Я вижу здесь, как будто у тебя две судьбы каких-то, два имени идут параллельно. Одна шла, потом идет какая-то перемена. Одно имя, потом другое идет. Каждое имя несет свою судьбу. А сейчас ты начинаешь балансировать, сейчас начинаешь потихоньку вставать на более плотную почву. Да. Если уже точно знаешь, что ты хочешь, вот, и ты знаешь точно, что ты решил, и ты идешь по этому. Маленькими шагами, но идешь. Nu, bija tāda sajūta, ka viņš lasa, ka viņš viņš nezina neko par mani. Bet sajūta līmenī viņš precīzi noraksturoja manu šī brīža stāvokli, kas man bija absolūts pārsteigums, īstenībā pat nepaskatoties rokās. Nē, grib tic vai grib netic. Vienkārši, bet tu jau nevari neticēt tam, kas notiek, tā kā, vai ne? Varbūt jūs vēl līdz galam neticat. Tad nepārslēdziet. Mēs pārliecināsim jūs pēc reklāmas. Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana. Заволновался. Очень. Я только главные вещи скажу. Да. У тебя между воздухом и водой основа. Да. Ты очень эмоциональный, у тебя очень много вещей, которые относятся эмоции. Ты то, что делаешь, ты делаешь через чувства. Вместе через разум, через чувства. Хотя у тебя разум достаточно высокий. Ты мог спокойно идти учиться в университет и везде, но ты не использовал до конца свои возможности. Надо тебе обязательно убрать эмоции, потому что эмоции тебе мешают продвигаться в жизни. Не доверяешь самому себе, понимаешь, ты должен начать, да, я могу это сделать. Эта неуверенность на тебя сбивает. Я показываю даже две карьеры параллельно. Две карьеры, только надо переждать. Одна очень такая уже по мозгу и все, вот. Но еще где-то параллельно есть вещи, которые проводят. Еще брат или сестра есть у тебя? Расстояние какое-то есть между вами. Jā, īstenībā viņš diezgan precīzi pateica. Es nesaprotu, no kurienes viņš to visu izrāva, bet jā, viņš pateica, ka man ir meita. Baigi interesanti. Arī īsti par brāļiem un māsām visu tur ieraudzīja. Man tas nav skaidrs, kur to var izlasīt. Я не вижу, что там родители чересчур много помогают, я не вижу, что это. Ты пробиваешься сам трудом, но у тебя открываются дорожки. Но главное убрать только неуверенность. Что тебя еще интересует? Что есть вещи, которые не для съемок? Es sapratu to, cik ļoti cilvēks var mainīt savu nākotni, kaut kādas izvēles īstajā brīdī izdarot, kuras varbūt sākumā nešķiet svarīgas vai kuras tu varbūt neievēro. Bet izdarot izvēli un mainoties un strādājot ar sevi, tu jau pats sāc veidot to savu nākotni. Я хочу вам принести подарочек. Это называется хамса. Это ее вешают дома, и она охраняет дом. Hamsa. Aizsargamulets simetriskas plaukstas izskatā. Nosaukums cēlies no semītiskās saknes hameš, 5. Tas ir aizsargs pret ļaunu aci, pret nolādēšanu, pret sliktiem nodomiem. Tas dod harmoniju un spēku. Jūdi to sauc par Mirjamas roku un saista ar 5 Mūzes grāmatām. Musulmaņi saka, ka tā ir Fatimas roka un piedēvē šo simbolu sev. Īstenībā Hamsa ir bijusi ilgi pirms šīm abām reliģijām. Tā ir viena no visspēcīgākajām zīmēm un ir sastopama daudzās senās civilizācijās no Indijas līdz Eģiptei. Tāpēc to nesāt var jebkurš, neatkarīgi no tautības un reliģiskās piederības.
Не надо плыть против течения. Не надо плыть по течению. Надо в жизни быть самим течением. Когда никто не может тебе подражать, когда ты включаешь свои таланты, свои знания и свои восприятия этой жизни и духовность, то тебе даже никто не может тебя украсть это все твое. Nu, galvas krokas mūsējiem šodien ir krietni pastrādājušas. Tā ka var bez sirdsapziņas pārmetumiem padarbināt arī kuņģa krokas. Dāvids ved mūs nobaudīt pēc viņa vārdiem visizraeliskāko ēdienu – šuarmu. А что такое шварма, да? Шварма – это куски мяса. Вот, можно сказать, это индюшка. И ее обжаривают. Есть специальные специи, которые его держат где-то примерно полдня. Самое лучшее, она сухая, видите? Значит, там нету микробов, ничего нету. Когда течет, там есть эти микробы, тогда не стоит его брать. השווארמה שלנו הכי טובה, היא עשויה מבשר הודו נקבה, הבשר הכי טוב שיש, כל יום טרי. И сейчас мы зверски, с аппетитом просто его уничтожим. Да. Kā lai to visu apēd? Nu, es nevaru saprast, kā lai to visu saspūķē iekšā. Kas šis tāds ir? Man mazākās nejausmas. Nu labi, es vairs nezinu, ko es tur varu iestumt. Es gribu šo asu arī bišķi. Mēli apdedzina. Kā lai to apēd? How can you eat this big? Я чувствую, что так и будет. Es pilnīgi redzu, kā cilvēki, kuri skatās pārēdi, skatās un saka, ka kebabs vienkārši. Bet nē, viņš ir pilnīgi citādāks kā mums Latvijā pieņemtie kebabi, jo tā gaļiņa ir tītara gaļa, nevis vistas gaļa vai cūkas gaļa. Un arī tā visa lielā buķeta ar kaut kādām pievienojumiem salātiem un visādām mērsītēm. Nu, ļoti garšīgi. Tā kā jā, šis nav kebabs, šī ir švarma. Prosta bomba. Ārkārtīgi garšīgs. Tiešām, katru dienu tādu nevar ēst. Citādi var kļūt par kukulīti. Super vkusna, prosta super vkusna. Pie pusdienām Gorans pastāstīja Dāvidam par krāmu tirgu, kurā mēs bijām no rīta, un ka viņu īpaši interesē vietējie mūzikas instrumenti. Un tad Dāvids atcerējās, ka Telavivā dzīvo izcils jauns mūziķis, kurš meistarīgi spēlē kemačē, tā saucamo austrumu violi. Lai satiktu viņu, mēs devāmies uz vismākslinieciskāko pilsētas rajonu, uz Florentīnu ielu. Jā, uzreiz var redzēt, ka te dzīvo radoši cilvēki. Marks Elijahu ir zināms jau tālu ārpus Izraēlas. Viņš pārsteidz ar savu mūziku, ko izpild uz senajiem austrumu instrumentiem. Marks piedzima Dagestānā, bet 7 gadu vecumā ar vecākiem emigrēja uz Izraēlu. Man veicās, jo mans tēvs ir mūziķis. Es spēlēju uz skatuves, kad man bija 14–15 gadi. No 16 gadiem es sāku ceļot. Es mācījos mūziku Grieķijā, pēc tam Azerbaidžānā līdz 19 gadiem. Man pavisam nebija draugu. Es tikai nodarbojos ar mūziku 16–17 stundas dienā. Pēc tam man bija projekti Nīderlandē, Itālijā. Kad es atgriezos, es te kļuvu par 19-gadīgu filharmonijas solistu. Tas man bija pirmais lielais solo koncerts. Šis ir Florentīna rajons.
Agrāk tas bija viens no visnabadzīgākajiem pilsētas rajoniem. Bet apmēram 15 gadus atpakaļ, dēļ tā, ka te dzīvokļus īrēja jauni cilvēki, tas kļuva par mūziķu, mākslinieku rajonu. Jo viņi pārsvarā ir nabadzīgi. Tagad te ir daudz dažādu studiju. Tā skaitā arī mūzikas ierakstu studijas. Vadošie mākslinieki te ieraksta savus albumus. Un es arī te strādāju. Nu ko, pastaigāsim? Nav nekāds jaunums, ja tev ir kaut kāds rajons pilsētā, kuru tu vēlies sakopt, tad vienkārši tev jāielaiž tur mākslinieki, viņi visu izdarīs. Ne tikai vizuāli, bet arī tādā mentālā līmenī. Viņi to spēj izdarīt, sakoncentrējot savu labo enerģiju tajā konkrētajā vietā. Pilnīgi hipija vieta. Gan kafejnīca, gan cilvēki, kas tur pārvietojās, gan ielu mākslā, zīmēm uz sienām. Absolūti viss tā aura un enerģētika un viss liecināja par to, ka mēs esam tādā hipija vietā. I love these wall paintings here. Atkal jau kontrasts ir no televīzijas viedokļa skatoties, ja tā ir vecā Jafa, kas ir tāda vēsture, tad ir jaunā Tel-Aviva, kas ir praktiski jebkurā pasaules valstī atrodams daudzceltnis. Tad šis jau ir kaut kas pilnīgi cits. Es negribu būt popzvaigzne. Mūzika, ko es radu, ir māksla. Tā ir pasaules mūzika. Jā, pasaules mūzika, bet ar manu interpretāciju. Lūk, mana studija. Let's go! Nu ko, iesim? Es sākumā domāju, ka viņš būs tāds, kaut kāds mūziķis, kaut ko tur dara un tā, bet tad, kad viņš sāka stāstīt par savu pieredzi, tad es saprotu, ka jau atkal mēs runājam ar pasaulē ļoti labi zinām mūziķi, kurš ir sasniedzis vienkārši virsotnes, līdz kurām mums ir vēl tikai kur tiekties. Marks ir ne tikai talantīgs mūziķis, bet arī komponists. Un tieši tagad strādā pie sava jaunā albuma. Šīs Marka sarakstītās un iespēlētās kompozīcijas bez mums un viņa producenta vēl nav dzirdējis neviens. Ko mēs tagad darām? Tu dziedāsi? No, I know, I'm not jam. Es jūtu, ka tevī kaut kas ir. Tu spēsi radīt kaut ko skaistu. Tu vari nedziedāt, ja negribi. I'm gonna sing. Nē, I'm es shy because dziedāšu. Es kautrējos. Es neesmu improvizators, saproti? Mēs esam tuksnesī, neviens nekautrējas. Tuksnesī nav laika kautrēties. Kā latviski būs nekautrējies? Nekautrējies. Varbūt tā arī nodziedās? Es ļoti baidos no kaut daudzām lietām, un man tāda nepārliecība par sevi un reizēm kautrīgums ļoti traucē patiesībā. Tāpēc bija ļoti labi, viņš palīdzēja ļauties iespējams nekontrolēt. Nekautrējies no manis, Nekautrējieties, arī jūs ieslēdziet televizoru tieši pēc nedēļas. Būs vēl vairāk mūzikas, mistikas un brīnumu.
Cool. Ekspedīciju piedāvāja uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā.